Čau visiem! Šodien mums atnākusi tāda paliela paciņa no Ķīnas. Ko atnāca apģērbs. Pamēģinājām atkal pasūtīt apģērbu un skatīsimies, kas atnāca. Tātad ar Chainas postu nāca 21 diena un novērtēts $10, reālā vērtība 10 eiro. Tā skatāmies, bija pasūtīt tā, kā lai atver tā, lai neuztaisa divus apģērbus. Nu tā, veram vaļā. Tā, atlaisīsim maisu. Redzam, kaut kas brūns. Tātad tika pasūtīta jaka. Jakas cena 10 eiro. Nu tā redzam, ir maisiņā. Ķīnietis atstājis vēstulīti. Nu tā. Tas ir par izmēriem, nav svarīgi, metam prom. Un tā redzam. Kaut kāda birka vēl virsū. Redzam, ka izmērs XXL. Protams, tika ņemts lielāks izmērs, jo tas tomēr ir ķīniešu izmērs. Un tā, veram vaļā, skatāmies. Tā lai atver reklamī. Tā. Maisu metam prom un jaka. Tā, var uzreiz just, ka ir diezgan plāna. Tā, ceru, ka nebūs pa mazu. Izskatās jau diezgan maziņa, bet tā. Nu kā, skatāmies no augšas. Tad te kaut kāds brands, birka, izmērs XXL. Nu tā, ko uzreiz materiāls. Materiāls ir patīkams. Tā arī viena liela kabata. Nē, šeit ir divas mazas kabatas no abām pusēm. Nu tā, redzam atkal. Ķīnieši. Diegus atstāja. Tā otrā padusē nav. Tā, kas mums vēl? Nu tā, normāli var teikt. Super kvalitāte. Es neteikšu, ka ir tie diegi. Nu, no iekšas izskatās, viss ir normāli. Tā, apgriezīsim otru pusi, apstīsimies. Nu tā, atkal diegi. Nu, atkal diegi. Nu, šo var noņemt. Nu tā. Normāli izskatās pagaidām. Kas mums uz birkas? Viss ķīniski. Tie, kas saprot, varat palasīt. Nu tā. Vairāk par šo apģērbu gabalu nav ko teikt. Tagad viņš ir jāpielaiko, un es jums parādīšu, kā viņš man der, un vai vispār der. Tā, esmu pielaikojis šo jaku. Panēsājis esmu vienu dienu. Kopumā esmu apmierināts. Der arī lieliski. Tātad, kā jūs redzēt, izmērs bija XXL, mans reālais izmērs ir M. Tātad varam secināt, ka jāņem 3 izmēri lielāks. Tas arī bija norādīts uz lapiņas, kas bija paciņā. Un tā, skatāmies, kā der perfekti. Tātad, ja ir vēlme pirkt tādu jaku, protams, iecekt kvalitāte ir laba. Paldies visiem, kas skatījās, spiežat laikus, abonējiet mūsu kanālu. Tā.